Sveicināti TikTokeri, sveicināti Latvijas sabiedrība, visi, kas skatās šo video. Nu tā tad turpināsim tālāk sarunas par to tēmu, kā VLGD moderns dienests, ja, laikam ir līdzējošs, kā es teicu, ņemsim nost makaronus no ausīm, grausim mītus par viņu. Un tagad, tā kā es ar iepriekšēju tēmu arī beidzu, kas attiecas uz VLGD, tas tieši bija, es runāju par arodslimībām, un tā kā vēl papildus video bija tieši, kurā es devu atsauces, ja, un publicēju fragmentu no video par to, kā ārzemēs, tieši Amerikā, mūsu bijušais tautietis, no Latvijas tieši viņš ir, tieši Niks Kabelevs, ja, kā viņš stāsta, kā, piemēram, notiek prevencija attiecībā uz saslimšanām ar vēzi Amerikā. Pēdējais tās vadlīnijas, pie kurām viņi pieturās. Nu, laikam šitas video būs tā kā noslēdzošais, kurā es beigšu runāt par, tieši par arodslimībām, jā, par riskiem, ar viņām saslimt informāciju. Es domāju, ka es jums jau esmu iedevis, jā, piemēram, jau virzienu, kurā viņu meklēt, jūs tagad esat sapratuši, jau nojaušat, jā. Bet beigās, jā, tomēr visu to tā kā kopā apkopojot, nu, ja visi jūs skatījāties tos video, jā, daudz maz līdzi, es ceru, ka kopēju domu jūs to sapratāt, ja virzienu, kurā tad virzās visa tā attīstība, piemēram, tieši traumatisma, ja, un arodslimību prevencijā VLGD. Nu, tas, ka, piemēram, lielā mērā tas nenotiek, ka tas ir tā tikai kaut kā, nu, kaut kā šauri specializēti dažās vietās, dažās jomās, ja, tas laikam ir saprotams. Nu, mums no visas tās sistēmas, ja, par kuru atbild tieši Iekšlietu ministrijas veselības sporta centrs, kā atsevišķa struktūra. Jūs arī no tiem iepriekšējiem video varbūt esat redzējuši, ja jūs skatījāties līdzi un skatījāties viņu funkcijas. Tad vienīgais, kurā viņi tā metodiski strādā, daudz maz, tas ir tikai psiholoģiskā, ja, atbalsta nodaļa, kura tas viņu tas kurorta, ja, tas centrs Jūrmalā, kur viņš tur ir, tas, uz kurieni tad aicina tos darbiniekus Iekšlietu ministrijas. Nu, vairumā tur ir iekšā robežsargi, policija, ugunsdzēsējs, nu, ugunsdzēsējs, cik es saprotu, to neteiksim, ka viņi ļoti plašīgi pārstāvēti. Nu, arī tas ir saprotams, ja. Tomēr šitie augšā saprot, ja, sēdošie saprot, ka, piemēram, depresijā nonācis, ja, darbinieks ar ieroci rokās, un kurš vēl arī viņu prot lietot, tomēr viņš ir bīstams, ja, un pirmkārt jau var kļūt bīstams arī šitiem pašiem visiem augšā sēdošajiem, jo viņš jau nesaprot, uz kurieni tas ir, ja. Tāpēc, ja kurš tāds cilvēks viņus padara tramīgus, ja. Arī saprotams, kāpēc uz turien strādā. Bet viss, kas attiecas pārējais, tā kā es jau pieminēju, gan attiecībā uz fizisko sagatavotību, ja prevencija tieši traumatismā un visā, un tie sporta veidi, kā attīstīt, viss tas ir tikai degradējis. Un ja arī to vajadzēs kādā video, es varu pierādīt ar piemēriem no savas prakses, no ugunsdzēsēju prakses, kā tas ir noticis, ja. Nu, jūs arī paši sabiedrība redzat to fiziskā sagatavotības stāvokli jaunajiem cilvēkiem, kuri nāk uz dienestiem, un cik mēs esam degradējuši 30 gados lejā. Bet tas, lai vēl, piemēram, tā parādītu apmēram, kāda tā situācija ir no tā, piemēram, no 20 gadus atpakaļ, ja, gandrīz vai. Un kāda viņi ir tagad vēl, man ir divi piemēri, kurus jūs varēsiet pārbaudīt. Tā teikt, interneta dzīvēs, kā es meklēju informāciju, vēl būdams arotbiedrībā iekšā, ja, tieši par arodslimībām, par visu to profilaksi dienestos, es uzlūros vienam rakstam, vienīgajam rakstam par šo tēmu Latvijas presē. Tas bija Krievijas TV-nets, ja, Krievu valodā, raksts ir iznācis 2013. gads, ja es nemaldos, novembris laikam bija. 4. laikam novembris, ja? Jā, pareizi ir, atceros. Nu, tā ir rakstā uzrakstījusi, viņa ir Olga Kontus, ja? Un raksts saucas, как пожарного инвалида Latvijā оставила скопеечной пенсijai. Nu, tieši šajā rakstā atsaucies arī atstāšu apakšā komentāros zem šī video, jūs varat izlasīt, ja, kā apmēram tur stāsta, kā tur noticis ir apmēram, un jūs varat saprast, kāda tajos laikos bija tieši arodslimību un, piemēram, tieši traumatisma prevencija, ja, kā tad tas viss tā medicīnas sistēma Iekšlietu ministrijā strādāja uz to un bija vērsta uz to, lai rūpētos par darbiniekiem. Tur jūs varēsiet iepazīties ar vienu rakstu, ja, uzraksts jau pats par sevi liecina. Un otrs ir piemērs, kurš bija nesen, 2019. gads, man liekas, tas bija septembris vai oktobris, kad mums tepat kaimiņos Zviedru firma Interspiro, ja, nāca tādu akciju klājā kā burpees. Burpees for Cancer was a challenge that we started last year, and the challenge was very simple. Full firefighter equipment, 60 seconds, and as many burpees as you could possibly manage. If you participated, then we donated money to cancer research. We were totally blown away with the response we got from all you firefighters from all over the world.
In just a few weeks, we raised 15,000 euros for cancer research. We got more than 2 million video views from all over the world, from Australia to South Korea to Russia and the entire Europe. Thank you all for participating in our Burpees for Cancer challenge. We appreciate your contribution a lot. Atsauci apakšā uz šo te video, kur viņš tāds kā apkopojušies video ir, ja, tur jūs varēsiet paskatīties, kur viņi stāsta par to akciju, kur viņi tieši vāca līdzekļus vēža risku izpētē, ja, starp ugunsdzēsējiem. Akcija tika organizēta pa visu pasauli, varēja piedalīties visi, kas tikai vēlējās, ja. Tur piedalījās daudzi, jūs video redzēsiet. Un kā domāju, kas nepiedalījās? Protams, Latvija. Kaut gan tas Latvijai, ja, Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam, preses centram un iekšlietu ministrijas veselības sporta centram, tas nemaksātu nekapeikas, kā tikai kādam no viņu, tā teikt, ar biezajām dirsām, es teikšu rupji, sēdošajiem, ja, vienkārši vakarā uzrakstīt vienu video un viņu palaist internetā. Vienīgais, kas šajā akcijā piedalījās no Latvijas, es negribu tā teikt, lielīties, ja, bet tā kā es toreiz biju arotbiedrības, Latvijas iekšlietu darbinieku arotbiedrības biedrs, ja, tā vienīgais, kas no Latvijas ugunsdzēsējiem tajā akcijā piedalījās, biju es. Nu, pārējie man vadā nokautrējās, negribēja piedalīties, tāpēc, ka tas jau mums te strādā arī, tā teikt, demokrātiskā vērtēšanas sistēma. Nu, jūs redzat, cik tad aktīvi ir tie ugunsdzēsēji, ja, tāpēc, ka, nu, priekš kā lieku reizi acīs lekt, ja? Tā teikt priekšniecībai, bet vienīgais, kurš piedalījās es un no Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta vairāk neviens. Jautājums, kāpēc? Nu, vai nu negribēju popularizēt šo tēmu, jo saprotu, ka tajā lietā viņi ir bezzobaini, ja, un viņi neko nevar, vai arī nevēlējās, vai arī ir viens un otrs kopā. Bet, noslēdzot šo tēmu, tieši par arodslimībām. Nu, iepazīstieties ar šiem video, secinājumus, veiciet paši, es izteicu savas domas tagad, ja, nu, lai iekšlietu ministrija un, piemēram, vēl Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas šajā lietā apstrīd kaut ko. Es zinu, ka viņi seko līdzi, kādreiz viņi par to mums tieši no iekšlietu ministrijas tā VUGD preses centra pārstāvu kādreiz mums cēsīs vienā no tiem kursiem, ka bija savākti visi vada komandieri kopā. To vēl uzsvēra, ka mēs jums līdzi skatāmies, ko jūs sociālajos tīklos publicējat. Tā kā es domāju, ka šo jūs arī skatāties. Pareizi? Es zinu, ka jūs skatāties. Nu tad, ko jūs par šo teiksiet, draugi mīļie? Tālūk. Bet tagad ar šo tēmu tad mēs ar arodslimībām beigsim. Un nākošais, pie kā mēs ķersimies klāt, tas ir Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta tehniskā nodrošinājuma nodaļa, tehniskā dienesta pārvalde, tā lai, ka viņam pareizi saucas. Draugi mīļie, jums ir viena no svarīgākajām funkcijām VUGD. Tieši no jums ir arī atkarīgs, piemēram, Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta darbinieku dzīvības un viņu veselība. Un viņa tieši spēja ilgi un strādāt. Ja? Un man ir piemēri, lai pierādītu to un parādītu, kāda jums apmēram ir Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā attieksme pret saviem, tā teikt, kolēģiem. Nu, šitā ir kā anotācija beigās. Nākošajam video ķersimies jums klāt, tā kā es jau toreiz teicu. Labi, Latvijas sabiedrība, paldies par uzmanību. Līdz nākošajam video. Ceru, ka viņi būs drīz. Nu, ja man būs laiks, protams. Labi, tā, sargiet sevi. Visu labu.